aparātus, ar kuriem laiž filmu, nevis tā kā diskā, bet no īstā lēšu filmu, un tad viņi reizēm plīs, un tad reizēm to filmu līmēja kopā tā no senās laikā, un tas vispār bija interesanti. Jo tagad tā ir tāda mūsdienās būtu ekstra liela, kaut ko tādu skatīties. Tad, protams, mēs spēlējām, mums bija ļoti dažādi sporti. Nu, varbūt jāstājas par to, teiksim, mums bija, kā bija treniņi, teiksim. Parasti mums ir pēdējais numurs, tad parasti bija tā, ka bija nenormāli lielas ovācijas, mēs jutāmies kā tāds roka zvaigznes. Bet skanēja laikam arī labi tajā laikā. Nestāstīšu, bet tās pirmās iedvesmas tur bija no augstskolas laika. Mums bija tāds priekšmets kā literatūras teorija. Vispār drūms priekšmets jau sarežģīts. Bet ne par to stāstu, mums bija jāizdomā. Jūs jau varat teikt, mācās jau lieli, jau kaut kādas efektētas droši vien ir dzirdējuši, ka tāda eksistē pasaulē. Bet tad mums bija tā, ka mums bija jāizdomā, jāsmeklē piemēri, bet tā kā piemērus meklēt, jo nevienam īsti negribas, tad gribas atcerēt pašiem. Un tad es daļu tos piemērus arī pats mēģinājums atcerēt. Lai man nebūtu jāmeklējas ar pa 25 grāmatām, kas viņas rakstīja pats. Un tā kaut kā laika, kaut kā ierakstījās un kaut kāda motīva veidojās, un tad arī lēnām pa kādam dzejolim uzrakstījās. Un šī grāmata unikāla ar to, ka tur tie dzejoļi, kas ir radušies, es pateikšu to laiku posmu un sapratīsiet, cik man ir gadu. Bet vienalga, kaut kā 14 gadu laikā. Mums Kazlārgā šie turnīri bija regulāri, katru gadu braucām un viņi palikuši, teiksim, labi atmiņā. Tur ir mīļoļi, piemēram, mīlestības dzejoļi, tur ir daboļi, dabas dzejoļi, ir arī blēņi, oļi. Tā ir blēņošanās ar dzejoļiem. Un tad es kādu no tiem varbūt, lai neaizmirst. Šakoļi nav. Šakoļi nav. Bet varbūt kad parādīsies. Tad viens dzejols, ko es jums te izlasīšu, tūlīt ir radies pat Upīšu kalnu tuvumā. Brauc mājās, bija nenormāli mīkli, ko redzēt nevarēja. Tur brieži ar mežu jaucās kopā. Migli sēž smagi pielījuši, meži klīst pa mežu, migli sēž klupā ar zariem, tālāk dodas, meklē miglas pilnas bļodas, mākoņu mēteli ver mēnesi, rāda, kur aug miglas sēnes. Tomēr eži tālāk brien pilnās bļodas prātus sien. Tur, kur upes tēdes lejā, eži rimstas savā skrejā. Viss te pūkains, viss te balts, tikstiem miglas pieniņš salts. Tad ir viens tāds pidralā dzejols ar nosaukumu ārkārtīgi nopietnas dzejols par izsaukušo tārpiņu. Tārpiņš saka tārpiņām, man vajag garšas kārpiņām, jauniņu vai veciņu, bet obligāti beciņu. Stāv mežos spoži autiņi, pa taciņām brien ļautiņi, tie neievēro tārpiņu un nogriež viņa beciņu. Skatās tārpiņš drūms un plus, iebrauc arī autobus, tā palikšu bez sēnītēm, būs jāpāriet uz piepītēm. Ja pieri dikti pakasa, tās ļaudis nekad nelasa. Vekokālu tām kordziesmām un šim kalpēm dziesmām. Un tad kaut kāds pārpas 100 izrādēm atdziedājām. Bija pat tā, ka mēs aizgājām uz kafēnīcu ēst, mums nebija pulkstenī jāskatās. Mēs zinājām, kurā brīdī mums ir jāiet. Tas bija tā iegājies. Lūk, un tad viena tāda dziesmiņa. Es nesmu dubļu sprīdis, pats bijis dubļi kopiem. Viss, ko vēlos dievā, mazgāties ilgi tik vien. Mazgāties ilgi tik vien. Tevis dēļ esmu kājies, cits manā
gačo dziedāt uz kuldīgu. Nu, mēs arī viņu dabūsim. Kaut kā tā. Jūs zināt, kas ir gačo? No, tie, kas nezin, tad 26. augustā varēsiet uzzināt, kas viņš tāds ir, ko viņš dzied un kā viņš tur ņemās un bla bla bla. Jā. Bet pa lielam, jā, šeit nebūs, kur pieaugušie, šeit šī telpā netiksies. Šeit tiksies jaunieši. Būs savs skapīts, ja viņi gribēs kaut ko strādāt, tas ir. No rīta nē, bet es tev pastāstīšu. Tātad šeit, vēl kaut kur, viena liela daļa tā dara. Nu, jā,